Sveiki, matemātiķi! Šodien mēs pētīsim daļas reizināšanu ar veselo skaitli. Ja mēs runājam par daļas reizināšanu ar veselu skaitli, tas ir kā olas cepšanas gatavošanas process. Iedomājies, ka tu grasies uzcept olu. Tev negaidīti pievienojas divi draugi vai arī divas draudzenes, un arī viņas grib cept olu. Lai viņas uzcienātu, tev ir jāņem vēl divas šādas porcijas. Tātad, ja tu ņem trešdaļu no jūsu kopējās ēdienreizes, kas ir viena ola, un to reizini ar 3, to cik kopā būs ēdāju, tad tu iegūsti veselu ēdienreizi 3 draugiem. Tas ir tieši tas, ko mēs darām, kad mēs reizinām daļu ar veselu skaitli. Bet kas notiek, ja mēs iegūstam skaitli, kas ir lielāks par 1, reizinot daļu ar veselu skaitli? Šajā gadījumā mēs vienkārši pārveidojam to par veselu skaitli un daļu. Piemēram, iedomājies, ka mums ir jāreizina 2/3 ar 7. Tas ir tas pats, kā ja mēs saskaitītu 2/3 7 reizes. Mēs varētu to attēlot kā krāsainu rūtiņu diagrammu, kur katru reizi, kad pievienojam 2/3, mēs pievienojam 2 krāsainas rūtiņas. Beigās mums būs 14 rūtiņas, kas ir tas pats, kas 14/3 vai 4 veseli skaitļi un 2/3. Vēl viens veids, kā mēs varam izskaidrot, kā reizināt daļas ar veseliem skaitļiem, ir izmantot skaitļu asi. Iedomājieties, ka atkal reizinām 2/3 ar 7. Mēs sadalītu skaitļu asis veselos nogriežņus 3 daļās, un tad atliekam 2/3 7 reizes. Un lūk, beigu punkts ir 14/3, kas ir 4 veseli un 2/3. Kad mēs reizinām daļu ar veselu skaitli, mums vienkārši ir jāreizina daļas skaitītājs ar šo skaitli, bet daļas saucējs paliek nemainīgs. Piemēram, ja mums ir jāreizina 2/5 daļas ar 6. Atceramies, kā atšķiram skaitītāju no saucēja. Mēs reizinām divnieku no 2/5 daļām ar 6 un iegūstam 12/5 daļas. Tālāk mēs varētu pamanīt, ka 12/5 daļas ir vairāk nekā vesels skaitlis, jo 5 daļas var aizpildīt veselu skaitli 2 reizes. Tātad, mēs to pārveidojam par 2 veseliem skaitļiem un 2/5 daļām. Bet kā rīkoties, ja mums ir jāreizina ļoti mazs daļskaitlis ar decimālu skaitli, piemēram 50 ar 200 daļām? Vispirms mēs varētu saīsināt šo izteiksmi, lai mazinātu skaitļus, ar kuriem mums jādarbojas. Un iznākums ir 2/2, jeb 1 vesels. Tas ir tāpat kā reizināt 2 eiro centus, kas ir 200 no eiro ar 50, vai ne? Kā jūs redzat, daļu reizināšana ar veselu skaitli var būt ļoti vienkārša, ja jūs to saprotat. Galvenais ir atcerēties, ka reizinot daļu ar veselu skaitli, jūs reizināt tikai daļas skaitītāju. Daļas saucējs paliek nemainīgs. Un ja jūs iegūstat skaitli, kas ir lielāks par 1 veselu, jums vienkārši ir jāpārveido tas par veselu skaitli un daļu. Tik vien,